Andru Grūtupu fenomenu, jo mēs kā grāmatu tirgotāji arī varam teikt to, ka Andris Grūtups ir ļoti ražīgs kā autors, jo mēs tagad izpētījām tiešām viņa sarakstītos darbus, kas jau ir sākušies no 2001. gada ar Tiesāšanās kā māksla pirmo grāmatu, kurai sekoja Tiesāšanās kā māksla otrā grāmata. Pirmais izdevējs bija izdevējs Jaunā Daugava, un tālāk visas Andra Grūtupa grāmatas izdeva Apgāds Atēna. Varu arī minēt to, ka pēc šīm grāmatām Tiesāšanās kā māksla, pirmās un otrās daļas, kas arī parādījās kā vienā grāmatā, varu minēt grāmatu Beilisāde, kura iznāca 2005. gadā. 2007. gadā šī pati grāmata iznāk krievu valodā. Tālāk Grūtupa kunga sarakstīts ir Ešafots, kas iznāk 2007. gadā, un pēc mūsu grāmatu tirgotāju datiem mēs apkopojam katru gadu pārdotākās grāmatas. Tad grāmata Ešafots 2007. gada grāmatu topā ieņēma 4. vietu, un pēc šīs pašas grāmatas, kas arī ir daudz nozīmīgi, tiek uzņemta dokumentālā filma Ešafots. Tālāk Ešafots tiek arī izdots krievu valodā 2008. gadā. 2009. gadā tiek izdota grāmata Observators. Pēc pārdošanas datiem par 2009. gadu šī grāmata ieņēma 8. vietu Jāņa Rozes grāmatnīcu gada topā. 2010. gadā iznāk grāmata Maniaks, un 2010. gada topā grāmata Maniaks ieņem 6. vietu. Tātad visas šīs grāmatas, kas ir izdākušas, arī ir ļoti populāras. Viņas ir lasītāji iecienītas, un es domāju, ka arī tam bija pamatots varbūt arī pierādījums tam, ka tad, kad notika šīs Andra Grūtupa grāmatas prezentācijas, tad šeit Barona ielā vienmēr bija ļoti lielas ļaužu rindas. Grūtupa kungs ar lielu žestu pirmās 100 grāmatas dāvināja lasītājiem. Ažiotāža bija milzīga. Protams, visi vēlējās iegūt arī paša autora autogrāfu. Un es domāju, ka tas lasītājs arī, viņš varēja varbūt gan piekrist tam, kas tur bija rakstīts, gan diskutēt, bet es domāju, ka tas ieguldījums, kas ir bijis, ir tiešām nozīmīgs. Un tāpēc arī ir varbūt šai grāmatai tāds nosaukums - Grūtupa fenomens. Un tālāk, lai par grāmatu jums varbūt vairāk kaut ko pastāstītu, tad es aicinu arī grāmatas autoru Andri Vilku. Kādu savu vērtējumu par šo grāmatu tapšanu? Vispirms paldies visiem, kas šeit atnākuši. Šī te lietainā diena, tipiskā novembra diena, nav jau pats labākais laiks kaut kur iet. Taču es ir gandarīts arī par visiem, kas ir šeit. Vispirms, man liekas, jebkuru no jums interesē jautājums, kāpēc šeit nav Andris Grūtups. Andris Grūtups nav tāpēc, ka mēs jau pašā sadarbības sākumā sakašķējāmies. Bija 2-3 intervijas, un tad mums uzskati nesaskanēja. Andris liela personība. Vārds sakot tā, viņš man neuzticējās. Par viņu ir rakstīts pietiekami daudz, un pietiekami daudz slikti ir rakstīts, viņš vienkārši neuzticējās. Un tad, kā saka, bija telefonas zvads, mēs attiecības pārtraucam. Man bija tikai viens jautājums, vai es drīkstu turpināt. Andris pateica, tās ir tavas tiesības. Un tad es arī turpināju. Kāpēc turpināju? Ļoti vienkārši tāpēc, ka mūsu sabiedrība tomēr ir ļoti agresīva sabiedrība. Un visu neparasto, visu tādu ļoti ievērojamo mēs mēģinām kaut kā nolikt. Varbūt sportisti iet kaut kur citur, varbūt mākslinieki. Bet juridiskā sfērā, kas strādā un arī, teiksim, sociāli-politiskos notikumos, kas piedalās, tos noteikti noliek, vai ne? Un, ziniet, man jau ilgstošu laiku, ilgu laiku, jau kādus 5, 6, vienkārši aizvēr no šī te sabiedrības attieksme.
Un tad es domāju, labi, man tā gada iet uz priekšu, kā saka, dzīve arī uz priekšu, uzrakstīšu par vienu no šiem cilvēkiem. Meklēju, apstājos pie Andra Grūtu. Kāpēc? Šeit ir ļoti vienkārši izskaidrojums. Par Andri Grūtu ir ko rakstīt. Daudzi cilvēki, kas gozēja sabiedrības saulītē, viņi pa viņam nav ko rakstīt vienkārši. Nav. Šeit ir. Šeit ir jurists, šeit ir rakstnieks. Šeit ir sabiedriskās paudējs un arī sabiedriskā viedokļa veidotājs. Tāpēc arī pie Andra palikām, vai ne? Kāda pieeja? Es nemēģinu nekādā gadījumā viņam pielipināt kaut kādas birkas, labs vai slikts. Kāds apsvērums? Es esmu filozofs, un tie mazliet jau kā aizmākoņi domājoši ļaudis vispār tā domās savādāk. Cilvēku vispār radījuši vareni spēki. Vai tas ir Dievs, vai tā ir daba, katrā ziņā pārcilvēciski spēki. Katrs indivīds, protams, mēs to birku varam piekadināt, bet es respektēju tos spēkus, kas ir radījuši cilvēku. Tāpēc grāmatiņā neatradīsiet neko par to labs vai slikts, bet gan es esmu centies meklēt cēloņus. Kāpēc ir darīts tā un kāpēc ne citādāk? Es tādu cēloņu sakarību analīzi mēģinu kaut kādā veidā izvest. Grāmatiņai ir 2 daļas. Pirmā daļa tātad veltīta, kā saka, tur es, kā saka, savas interpretācijas dodu. Otrā daļā viņa interviju izlase un arī fragmenti no dokumentālās prozas. Ko es piedāvāju? Tātad šī pirmā daļa pirmkārt sākas ar biogrāfiskiem skicējumiem, protams, tikai skicējumi, vairāk nekas nesanāca, attiecības sabojājās vai ne, biogrāfijā nevarēja vairāk ielīst iekšā vai ne, arī no bildēm bija jāatsakās ģimenes vai ne, nu vienkārši nekorekti tas būtu. Bet ir tādas lietas, ko es gribēju pacelt, arī atbildot uz jautājumu, kāpēc Andris ir tāds. Un pirmkārt, manuprāt, viņa rīcību lielā mērā nosaka viņa krievu asinis, krievu temperaments, un otrkārt krievu pašlepnums, uz ko viņš aicina arī mūs, kā saka, nebūt kalpiņiem, bet, kā saka, pilnu krūti iet dzīvē un darbībā iekšā. Tālāk tātad nodaļa meistars, kuras pamatā ir paša Andra pašraksturojums. Es esmu absolūts ideālists un absolūts praktiķis. Un starp šo ideālismu un starp to prakticiskumu arī ir Andra dzīve, kā saka, šūpojusies. Es, piemēram, nedomāju, ka šie namīm pašumu privatizācijas likumi bija domāti, lai, kā saka, latviešus padarītu nabadzīgākus un sagrautu. Likumus, manuprāt, izstrādāja tieši ideālists, kurš domāja tā, mums vajag dot no vienas puses privātu īpašumu, no vienas puses brīvību. Un viss notiks. Taču nenotika nekas. Makšķeri mums iedeva, bet makšķerēt mēs vēl nemācējām. Tātad lūk tā. Ja Andris arī, kā saka, advokāts tur vienā otrā prāvā, kā saka, kas sabiedrībā negatīvu rezonanci ir izpelnījusies, ir arī iekļauts, un viņš tur ir līdzdalībnieks, tad tas nozīmē, ka tiešām to, ka viņš ir vīlies tai šavā ideālismā, un arī tagad viņš pasaka, privatizācijas likumi tā ir liela kļūda, vai ne? Vienkārši viņš pagriez tiem ideāliem muguru un aizgāja tādā prakticisma virzienā. Un kāpēc? Tāpēc, lai iegūtu materiālu, morālu neatkarību. Kas šodien, man arī sadaļa ir latvietības bruņinieks, kas šodien pauž uzskatus brīvi, atklāti, nesaudzīgi? Tas ir viņš, vai ne? Tas ir viņš. Un viņš daudzos gadījumos pasaka tieši to, ko mēs citi vispār nevēlamies pateikt, negribam pateikt, baidamies pateikt. Un tāpēc viņš ir tiešām, manuprāt, ļoti cienījams cilvēks. Protams, emocionāli man diezgan smagi. Slikti es to viņu negribēju rakstīt un esmu rakstījis. Bet no otras puses es uzskatu, ka tomēr es esmu izdarījis labu darbu. Vismaz vienu no šādiem cilvēkiem mēģinājis, kā saka, pievērst uzmanību tai darbības daudzšķautnainībai. Kas notiek šodien? Arī tajās reklāmās slavenais advokāts. Viņš nav tikai advokāts.
šodien viņš drīzāk ir sabiedriskās domas veidotājs. Lūk, grāmatiņa ir grēsni tiešām. Tas nav mans nopelns, tas izdevēja nopelns. Un tiešām būtu ļoti skaisti, ka katrs Grūtupa cienītājs viņu noliktu goda vietā. Jo šī nav tā grāmatiņa, kas būtu jāieliek plauktā starp citām grāmatiņām, jo viņa tur vienkārši neiederās. Paldies! Paldies autoram! Varbūt, ka ir kādi jautājumi autoram? Vairāk kaut ko vēlties konkrēti? Jūs esat pazīstams ar Grūtupu kungu uz Latvijas avīzes pārstāvi. Jā, ar Grūtupu kungu tā pazīšanās tāda. Mēs esam pazīstami jau kopš 1968. gada, kad viņš iestājās filozofos. 2 mēnešus viņš nomācījās, tad viņu izspied ārā. Pēc tam mēs tikāmies pēc kādiem 25 gadiem vienreiz pie brīvības pieminekļa, parunājām, aizgājām. Un tagad, kā man tā izvēle krita, ka es tiešām gribu viņu rakstīt, es viņam pazvanīju, un viņš piekrita, tā bija 3. tikšanās. Tā kā tā pazīšanās ir relatīva. Nu, katrā ziņā es gribētu drīzāk teikt, ka es viņu nepazīstu. Par ko jūs uzskati atšķirās? Par ko atšķirās uzskati? Ziniet, es jums jau teicu, viņš ir ārkārtīgi aizdomīgs, nenormāli aizdomīgs ir Andris, nenormāli. Un arī jūs šeit redzēsiet, šeit ir tāda epizode, piemēram, kā viņš savu māti vērtē. Viņš saka, ka mamma 3-gadīgu puiku viņu vainojusi pie tā, ka tēvs aizgāja. Nu, ziniet, tā nekad nenotiek. Un arī vairākas tādas epizodes, viņš ir viltīgs. Viņš ievilina slazdā, aizver slazdu ciet un uzreiz brūk virsū, vai ne? Par nevainīgiem jautājumiem. Lai Andris man piedod vienu epizodu atklāšu. Es viņam nevainīgi pajautāju, kas tevi rekomendēja rakstnieku sabiedrībā? Andris atbild, un ko domā pēc tam? Zvans, un Andris varbūt ļoti negāns. Ak, tad tu domā, ka es tos darbus pats neuzrakstīju? Saprotiet, tā nevar darbu uzrakstīt šitādā te gaisotnē. Bet jūs viņu aicinājāt uz atvēršanas svētkiem? Uz atvēršanas, nē, es respektēju, ka viņš teica, tu man vairāk netuvojies, es respektēju. Es neizslēdzu, ka viņš izlasīs, varbūt, ka kaut kur es ļoti vēlētos, ka attiecības uzlabojas. Neuzlabosies, kāds liktenis. Kāds jautājums? Jūs esat atklājis tādu, ko mēs varbūt agrāk nezinājām plašāk sabiedrību. Redziet, principā tā materiāls, kas tur iekšā, tas ir publisks materiāls. Bet manas interpretācijas ir citādāk interpretēti notikumi. Es esmu filozofs, un arī tajā grāmatā es jau kā autors sevi nekur sānis nenobīdu, vai ne? Es pietiekami sevi arī izceļu. Interpretācijas, skatījums uz to, kā Andris ko rakstījis, ko runājis un tā tālāk kā rīkojies. Tur. Kādam ir kāds jautājums? Tad laikam, kā jau prezentācijās, tad ir iespēja iegādāties šo grāmatu un saņemt arī autora autogrāfu. Un ja vēl kāds vēlas, tad var nākt aprunāties ar autoru.